Patīkamos laika apstākļos un ar lielisku noskaņojumu Smiltenes pusē pulcējas Latvijas riteņbraucēji. Šoreiz ar riteņbraukšanas tradīcijām bagātā vieta pulcēja jauno paudzi. Pie Smiltenes tehnikuma sporta halles, kur bija izvietota starta un finiša zona, tikās Baltā cerību kausa noslēdzošā posma dalībnieki. Baltais cerību kauss ir Latvijas lielākais jaunatnes riteņbraukšanas sacensību seriāls. 3, 2, 1, aiziet! Sacensības norisinājās divās grupās. Pirmajā zēnu un meiteņu grupā dalībniekiem bija jāveic 4 apļu gara distance. Viena apļa garums sasniedza 2,5 km, kur jaunajiem sportistiem bija jāveic dažādi kāpumi, nobraucieni, šaura taciņa, kā arī nelieli asfalta posmi. Lielai daļai sportistu kā nopietnas pārbaudījums bija bruģētais kalns. Šajā grupā pārliecinoši uzvarēja Ķekavas novada sporta skolas audzēknis Elvijs Zomers. No sākuma es braucu pa 4. vietu, bet pēc tam sapratu, ka varu arī kaut cīnīties ar pārējiem. Sanāca tā, ka es apzinu un turēju savu tempu un novinēju beigās. Diezgan pārliecinoši. Jā. Kāpēc tev sanāca varbūt tik pārliecinoši? Kā tev šķiet? Pēdējās nedēļas īpaši centīgi trenējos, jo MTB ir mana stihija, var tā teikt, un tā arī es vēlējos novinēt pēdējo posmu cerību kausā, un tādēļ tā arī sanāca. Seriāla kopvērtējumā zēnu grupā par čempionu kļuva Rīgas riteņbraukšanas skolas purvciems riteņbraucējs Pauls Rubenis. Viņš Smiltenes posmā finišēja kā 2., bet par bloķēšanu tika diskvalificēts. Šajā grupā startēja arī vairāki Smiltenes sporta skolas riteņbraukšanas nodaļas audzēkņi. Meiteņu jaunākās grupas konkurencē, kur uzvaru guva Enija Kaņepēja, augstāko panākumu 2. vietu izcīnīja smilteniete Eva Elīze Lēkārte. Es domāju, ka būs sliktāku, bet sanāca labi. Nebija cerējusi tik labu rezultātu šodien. Kāpēc tu domāji sliktāk? Tāpēc, ka šeit ir konkurence, kuras brauc jau vairākus gadus un kuras ir vecākas. Tikmēr jaunieši un jaunietes šajā pašā distancē mērojās spēkiem 6 apļos. Ar katru apli nostiprinot savu pārsvaru, par posma uzvarētāju kļuva Ķekavas novada sporta skolas pārstāvis Kristofers Bindemanis. Šī uzvara priekš maniem bija grūti, jo ilgu laiku neesmu startējis šajā disciplīnā. Un esmu ļoti priecīgs, jo braucu ne ar savu riteni un nebija īpaši daudz laika, lai sagatavotos šīm sacensībām. Bet kopumā esmu priecīgs beidzot sezonu ar 1. vietu. Vecāko meitiņu konkurencē Smiltenes posmā uzvaras Lauras plūce Rīgas riteņbraukšanas skolas Booking Group braucēja Viktorija Lojko. Punktu summā krietni apsteidzot 2. vietas ieguvēju kopvērtējumā jauniešu grupā, stabils līderis bija Murjāņu sporta ģimnāzijas pārstāvis talsinieks Kristers Ansons. Tā kā MTB šobrīd vēl nav Kristera spēcīgākā puse, Smiltenes posmā viņam 5. pozīcija. Trasi nebija tik ļoti nemaz sarežģīta, bet man mountainbike nav visstiprā puse, tāpēc man bija ļoti grūti cīnīties šodien. Un man nesanāca atsēdēt 1. grupā, jo bija arī ļoti stipra konkurenti. Un es tādu dienu vērtēju, ka bija diezgan izdevusies saulains bija un man patīk trases. Sacensību starplaikā aizraujošās un azartiskās cīņās norisinājās bērnu braucieni, kuros startēja vairāki 10 mazo riteņbraucēju, gan vietējie, gan no citām Latvijas vietām. Latvijas lielākais jaunatnes riteņbraukšanas sacensību seriāls Baltais cerību kauss notiek jau 2. gadu pēc kārtas. Šogad tas tika aizvadīts 8 posmos dažādos Latvijas reģionos. Riteņbraucēju sezonas laikā sacentās grupas individuālajā un kritērija braucienā, kā arī MTB krosā. Domāju, ka daudz veiksmīgāk nekā pagājušajā gadā. Pagājušais gads bija pirmais šādā veidolā pārvēršot seriālu, kam ir 40 gadu sena vēsture.
kopumā jāatzīst, ka arī šogad liels plus bija tas, ka bija komanda, bet bērnu riteņbraukšanas svēti, kas arī padarīja šīs sacensības interesantākas. Arī šeit Smiltenē tas tikai vēlreiz spilgti pierādījās, ka bērnu riteņbraukšanas svēti tomēr paceļ arī, par cik mēs viņus arī vienmēr rīkojam bezmaksas, un to mēs arī darīsim tālāk. Tāpēc arī nākamgad aicināsim, bet kopumā es gribu pozitīvi vērtēt šo sezonu. Protams, ir savi trūkumi, kas arī tiek piezīmēti, bet viņus tālāk atkal pēc tam skatīsimies. Lielais sezonas noslēguma pasākums, kurā tiks pasniegtas arī galvenās balvas, norisināsies 6. oktobrī.